Esi sveiks šajā jaunajā kanālā. Tu noteikti jautās, kas es esmu un ko es no tevis vēlos. Ļoti īsi, mans vārds ir Kristaps, un es esmu, mazais sapņotājs, kas ir sapratis savos 22 gados, ka viņš nevēlas strādāt darbu no 8 līdz 5, bet vēlas kaut ko savu. Īsumā sakot, attīstīt savu biznesu. Un šī biznesa ideja, par ko ir šis kanāls, ir žāvēti augļi, jeb pagaidām nosaukums ir žāvis. Iespējams, pēc tam mainīsies. Un kāpēc es vispār izlēmu to uzsākt? Aizejot uz veikalu, es ieraudzīju cenas žāvētiem augļiem un sapratu, nevar būt, ka ir tik dārgi. Ļoti iespējams, ka to var darīt daudz lētāk. Tad sāku meklēt, kas ir vispār vajadzīgs. Un nav vajadzīga nekādas krutās ierīces pa 5-6 tūkstošiem. Lai uzsāktu, principā ir vajadzīgs pats lētākais, ko var pat iegādāt par 40-50 eiro žāvējamais aparāts. Bet man jāsaka ļoti liels paldies draudzenes mammai, kura mums aizdeva žāvējumu aparātu, kurš nav nekāds profesionālais, bet es gribu pierādīt to, ka arī ne ar pašām dārgākajām ierīcēm ir iespējams kaut ko uzsākt. Un tāpēc vēlos ar jums kopā dalīties, kā man ies, kas man sanāks, kas man nesanāks, kā arī vēlos pilnveidot savas filmēšanas prasmes, jo ar TikTok video filmēšanu es esmu drīzāk uz jūs nekā uz tu. Bet lai baigi daudz nemūdētu, tad es jums parādīšu, kā žāvēs mani pirmie augļi, tā apelsīni. Tā apelsīns ir sagriezts, tūlīt mēs liksim žāvētājā, kā arī tiks izmēģināts ābols un tiks izmēģināts žāvēts kivī. Kā tas viss garšos, es pateikšu jums rīt. Apelsīni ir uz žāvētāja, tūlīt liksim žāvēties. Žāvētājs ir Stoller, protams, nav sponsorēts. Kā es jau teicu, nav vajadzīga pati dārgākā ierīce, lai kaut ko uzsākt. Un tad jau rītdien visu izmēģināšu un jums došu ziņu, kā tas viss garšo un kā tas būs tālākā.